Un mēs esam atpakaļ. Mūsu otrā saruna ir kopā ar Geto Ladies. Un es domāju, ka viņas var paši sevi iepazīstināt. Jā, sveiki, esmu Helēna. Es strādāju Geto Games, jau sanāk iespējams 4. mēnesis, man šķiet esmu no februāra, ja? Un šeit Geto Games esmu atbildīgi tieši par visiem reģionu pasākumiem, par visu menedžmenta daļu. Un tad otra kolēģe ir... Mans vārds ir Enija. Kā Helēna minēja, esmu Geto Games tieši par 1 mēnesi mazāk atnācis darboties Geto Games. Manuprāt, tas bija īstenībā es aizgāju no iepriekšējās darba vietas 8. martā un jau nākamajā nedēļā no pirmdienas es sāku rukāt. Un, tas bija mans... Paldies Helēnai, starp citu, jo viņa es viņu ievilku šajā visā avantūrā, jo es atnācu uz Geto Games pamēģināt projekta vadības profesiju, un tad man vienā dienā jautāja, vai tev nav kāda forša draudzene. Es teicu, man ir forša draudzene, protams, lai viņa atnāk uz interviju. Un tā mēs te esam nokļuvušas un katra daram kaut ko savu. Bet mēs tā forši tandēmā kopā, manuprāt, arī darbojamies. Un, jā, es laikam neminēju, bet es darbojos kopā ar Edgars Snieku, kas pie jums bija Edgars Gerners, kas pirms tam bija pie jums. Mēs kopā ar viņu darbojamies kopā ar sponsoriem. Kas, manuprāt, ir baigi forša pieredze, jo tas tev iemāca pacietību, tas tev iemāca reaģēt ritīgi ātri un visādas citādas tādas lietas, ko es, piemēram, iepriekšējā darba vietā nevarēju pat aptvert sev ar prātu. Jā, man liekas, par to tandēmu interesanti, ka, lai gan mums ir tik atšķirīgi pienākumi, mēs vienu otru ļoti atbalstam un tādā veidā arī papildinam dažādos darbos. Krāsiņas. Kā mēs bieži tiekam sauktas arī birojā, jo mēs arī sēžam pie viena galda. Vai iepriekš jau ir bijis Geto Lady, un ja nav bijis, tad kā tas ir izveidojis un ko tas vispār simbolizē? Vispār šāda kustība ir bijusi, un tas kādreiz ir bijis saistīts vairāk ar tieši sportu, kad tātad tas Geto Games izveidojās no tāda skateparku projekta, kurā, kā mēs zinām, skateparku visa auditorija būtībā lielākoties ir džeki, kuri savā starpā tusējas un vienkārši pavada foršu laiku kopā, braukājoties ar skeitu vai ar kādu BMX vai jebko citu. Un tad bija tā doma par to, ka ir taču arī meitenes, kuras nodarbojas ar ekstrēmiem sporta veidiem, un kāpēc viņas neiesaistīt arī un vairāk popularizēt viņu vārdu sabiedrībā, jo, kā mēs labi zinām, pieņemsim, ir Latvijā ļoti populārs inline braucējs Nils Jansons, bet patiesībā netik daudz cilvēku zina par to, ka Liena Nulle ir arī viena no top braucējām. Un tā radās šī kustība. Šobrīd tas ir gan nedaudz apstājies, bet... Piesakojiet Instagramā, manuprāt, Geto Lady. Atdzīvināsim šo Instagram kontu. Bet mēs to vairāk esam pārņēmuši tādā, organizatoriski, kā laikam gultnē ievirzīšu šo te Geto Lady, kad mēs esam šīs te Geto Games ladies, kuras pārstāv tā teikt daļo dzīvumu šajā vīriešu pasaulē. Un tad tajos birojos un viss, tad var just to, ka vairāk ir vīrieši, ja? Un kā tas ir tā sievietei, būt tur un izcelties tā, lai viņi pamana un viņu uzklausa, nevis, ka, pieņemsim, dzird tikai vīriešu lēmumu. Īstenībā, laikam, ir jāsaka, ka mūsu puiši, kuri strādā birojā, viņi ļoti jauki attiecās pret meitenēm, un kaut kādā brīdī man šķiet, ka viņiem arī pietrūka nedaudz tā sievišķīgā klātbūtne. Jo tas jau ir attiecināms uz patiesībā tik daudz dzīves tādām arī vienkāršām lietām, kaut vai par biroju kārtību, cik ātri tas viss mainās, kad ierodas meitenes. Mums ir ziedi birojā, piemēram. Jā. Paldies Sandiņai. Sandiņa vienmēr rūpējās par to, lai mums birojā būtu skaisti ziedi. Un varbūt tās ir tādas sīkas detaļas, kurām
ikdienā bieži vien mēs nepievēršam uzmanību, bet ir tas sīkums, bet patīkami. Mēs arī tur dzīvojamies. Un runājot arī par mūsu puišiem, manuprāt, mums ir fantastiska džeku komanda. Un reizēm patiesībā mēs tos puišus tik ļoti neizjūtam tikai tāpēc, ka sezonai sākoties, viņi ļoti daudz atrodas parkā un gatavojās iknedēļas turnīriem. Jā, tieši tādā praktiskā ziņā. Jā, viņi ir nenormāli močītāji. Tādas puišas grūti atrast, bet tāpēc viņi jau iespējams kāds no džekiem būs podkāstā, nāks pie jums vēlāk, nenāks, ne? Izstāstīs, kādi viņi ir īstenībā. Viņi ir mašīnas, godīgi sakot, jo es iepriekš nebiju saskārusies ar puišiem, kas tiešām... ja ir teiciens 24/7, tad tas ir par viņiem. Jā, mums ir 8 darba dienas nedēļā. Jo šķērslis nav nekas, bet atgriežoties pie laikam tās sievišķības kaut kāda aspekta, mēs atkal esam tās, kuras varbūt tās var nedaudz pajaukt viņu to līdzsvaru un parādīt, ka arī dažkārt pie kaut kādām situācijām var tā mierīgāk pieiet vai tā emocionālāk nedaudz. Emocionālāk, tas būtu tas īstais jā, un tas vārds. ir tik interesanti, ka patiesībā pirmajā mēnesī, es nezinu, vai tu atceries, bet es atceros, ka mums kolēģi teica, ka tik ļoti var redzēt, kā uzreiz izmainās puiša attieksme, kad ir parādījušās pirmajā meitenes uz tādu pozitīvā ziņā, jo nav vairs tikai džeku tusiņš. Un tad man jautājums tieši tev būs par to reģionālo, jo tu minēji, ka tu pārstāv šo reģionālo. Un, kas tev bija kā pirmais, ko tu uzrunāji kā reģionālais? Jo tu minēji, ka tu esi nesen tikai. Jā. Un tad kas ir bijis tas pirmais un cik tev jau ir kopsumā bijuši šie reģionālajie pasākumi? Vispār tas stāsts ir tāds, ka es atnācu tātad februārī, kad šīs pilsētas jau bija skaidri zināmas, uz kurām mums būs jābrauc šajā vasarā, un es tā pakāpeniski sāku pieslēgties šiem te darbiem, bet laikam visinteresantākā pieredze tiešām bija mana pirmā pieredze, jo tas bija izbraukums 18. maijā uz Tallinu, kas ir pirmkārt ārpus Latvijas robežām. Tas nav šeit pat aizbraukt pāris 10 kilometri no Rīgas, bet tā ir veselas komandas menedžēšana uz 2-3 dienām ar visām naktsmītnēm, mēdināšanām un tāds pilnais komplekts. Kā mēs dzirdam, fonā notiek arī motorbaika stand šovs. Viss notiek, bet tātad stāsts par tiem reģioniem, ka šovasar vispār mums būs, manā pārziņā ir vēl 4. 4 kopumā izbraukumi, viens bija vakardien, kas bija uz Bausku. Šodien mēs atrodamies Ogrē, tālāk 6. jūlijā mēs būsim Jēkabpilī un 27. jūlijā Valmierā. Tā kā man vēl tie darbi ir, kā teikt, tikai pusē, jo 2 pasākumi ir priekšā, un tās nav, protams, vienīgās atbildības, bet galvenokārt, tā rūpa par šiem ir man. Un, strādājot šeit no februāra, tā pieredze, ko es esmu ieguvusi jau gatavojot pāris šos pasākumus, ir tik milzīga, kā Enija jau tieši minēja iepriekš, ka mēs šeit varam izmēģināt būtībā pilnīgi visu, un man tik ļoti patīk, ka mums dod iespēju arī mūsu riskēt. Un arī atklāt pašiem priekš sevis, kas ir tās stiprās puses, un ar katru šo te pasākumu mums ir tāda brīnišķīga lieta, ka mēs taisam kļūdu labojumus. Un pēc tam tas ļoti nodara uz nākamajiem pasākumiem, jo tu jau pa to īso laiku kopš iepriekšējā pasākuma var izdarīt dažādas secinājumus, kas ir izdevies labāk, kas varbūt nav bijis tik veiksmīgi. Un tāpēc es teiktu, ka pieredze nāk ar katru dienu šajā darbā. Dītas malts. Un kas būtu tā pilsēta, uz kura vēl nav bijis Ghetto Games, bet uz kuru tu ļoti vēlētos redzēt, lai tur ir? Wow, cik interesanti. Ja mēs runājam par Latviju, man jau te Enija čukst, ka es pati esmu Jelgavniece, tāpēc man ir jāsaka, ka noteikti es gribētu redzēt Ghetto Games Jelgavā, bet ja mēs runājam, tā par tādām kas mums vēl tik daudz skaistas vietas, kur var aizbraukt. Man ļoti mīļš ir mūsu Latvijas rietumkrasts, kas ir visu Kurzemes piekrasts, un šogad tur notiks arī Gigi Fests no 19. līdz 21. jūlijam Ventspilī.
Bet, es domāju, ka mums kādreiz arī uz to Liepāju vajadzētu pamēģināt aizbraukt Vēja pilsētu. Mēs varētu arī, manuprāt, tēmēt vēl varbūt plašāk un iet ārpus Latvijas, ārpus Baltijas, kas ir patiesībā viens no mūsu arī mērķiem. Man vienkārši mulsiņi, saprotat. Bet es domāju, ka pāris gadu laikā mēs arī sasniegsim šos te griestus iespējams un varbūt ne griestus, bet atcitīsimies pret griestiem un izsitīsimies cauri un dosimies kaut kur tālāk par Tallinu varbūt, jo pagājuši gadu mūsu futbola džeki izbraukāja Eirotūri, kur viņiem bija reāli, viņi braukāja, gan viņi bija Vācijā. 11 valsts kopumā Eiropā, Es domāju, ka laikam mēs varētu teikt, ka mēs noteikti gribam kaut ko tādu arī piedzīvot savas karjeras laikā šeit. Tas lielais Ghetto Games, kas aizbrauc. Tas ir, protams, ļoti, ļoti liels projekts, bet redzot mūsu komandu un tad, kad nepieciešams saņemties, manuprāt, mēs gāžam kalnus. Tad, kad kura tad būs tā pilsēta, kuru mēs gribētu tajā? Sāksim ar Eiropu, kur mēs... Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu sākt ar kaut kādu siltu, kaut kur kādā Barcelonā. Es pilnīgi piekrītu. Sāksim ar Barcelonu un tad jau skatīsimies, kur ceļu vedīs. Tieši tā. Un ko jūs domājat par to, ja Ghetto Games notiktu pagastos, nevis pilsētās, kā visi zina, pilsētās parasti vairāk jaunieši, vairāk pilsētas, bet ir jau tomēr arī lauku puse, kurai ir, kas vēlas spēlēt, un vai jūs domājat, ka vajadzētu tur braukt, un vai jūs plānojat saviem braukt? Es varētu atbildēt uz šo. Mums ir tagad šobrīd arī, šogad, manuprāt, tas ir pirmais gads, izlabo man, ja es kļūdos, ir pop-up pasākumi, un šie pop-upi ir tieši futbolā. Gan viņi pat labi ir tikai Rīgas apkaimēs mazākos, tā kā Rīgas reģionos, viens no tiem būs Bolderājā, manuprāt, tuvākais sanāk, vai ne? Sāksim ar AB Dambi, un tad jau turpat arī Bolderājā. Un tas būtu īstenībā forši realizēt to arī tādos, piemēram, nekrīt man neviens reģions prātā, bet kaut kur kādā mazā ciemā. Jo principā, tā doma vispār, es pilnīgi piekrītu. Mēs šobrīd izmēģinam tieši šo te variantu, bet sākam ar Rīgu, jo, pirmkārt, tas ir svarīgi braukt tuvāk jaunietim, jo, kā mēs zinām, pirmkārt, viņiem arī kaut vai tik parastas lietas kā transportēšanas iespējas ir daudz limitētākas nekā pieaugušiem cilvēkiem, tās pašas citiem finansiālie aspekti un tam līdzīgi, un kad tas Ghetto Games atnāk tik tuvu pie tevis, tas ir ļoti skaisti un jēgpilni, un tāds arī ir patiesībā tas mūsu mērķis aptvert pēc iespējas vairāk arī šos te Latvijas reģionus, tāpēc mēs sākam ar šīm pilsētām. Šajā pavasarī, starp citu, tieši, lai aicinātu cilvēkus no reģioniem, mēs devāmies ar puišiem kopā skolu tūrēs pa reģionu skolām. Mēs apbraukājām kopumā, man šķiet, nevēlos samalot, bet kaut kādas 9 skolas. Tieši šo te 4 pilsētu ietvaros, kur mēs tieši vēlējāmies aicināt uz šiem te pasākumiem, ka tas ir domāts visiem, jo Ghetto Games nav par profesionāliem sportistiem vai par tur labākajām sporta botām vai ekipējumu vai kādiem citiem šķēršļiem, kas ir dažkārt citos sporta veidos. Ghetto Games ir tieši par to cilvēku, kurš nāk uz šejieni, rada, dara, iegūst draugus, atrod hobijus, un tādā veidā varbūt tās kāds no viņiem arī tiek ļoti iedvesmots. Un varbūt pat kādam no šī vienkāršā basketbola vai futbola turnīra var mainīties dzīve patiesībā. Paskatieties uz mūsu olimpiešiem. Tieši tā. Bet kā, varbūt tiksimies nākamgad kādā Dagmas novadā, varbūt. Tā jau vēl skatīsimies, kā tā nākamā sezona ievērtīsies. Mēs varētu izsludināt tādu aptauju, kur mūsu paši jaunieši vēlas redzēt vairāk īstenībā. Un tad runājot vairāk sponsoru pusi, daudzi saka to, ka mēdz būt tā, ka sponsors vieglāk ir uzrunāt sievietei, jo tad viņi māk piekāpties, bet vai tā ir patiesībā? Vai man dieniņa? Godīgi sakot, es negribētu piekrist,
Jo tas ir ļoti varbūt atkarīgs no uzņēmuma, no paša cilvēka. Manuprāt, Edgaram ir lieliski izdevies, jo es atnācu tajā momentā, kad lielākā daļa sadarbības partneru jau mums bija. Un šobrīd svarīgākais uzdevums ir turpināt šo te sadarbību, šo te draudzību un manuprāt, šajā momentā tas gan būtu jājautā pašiem mūsu sadarbības partneriem, bet, manuprāt, mums tā sadarbība ir izdevusies ļoti, ļoti forša. Mēs tiešām cenšamies apčubināt katru to savu palīgu, to savu sadarbības partneri. Mēs gribam, lai tas, ko viņi mums dod, lai mēs savā veidā varam iedot tikpat daudz pretī. Protams, nevienmēr tā ir tikai kaut kāda finansiāls atbalsts, bet vakardien mums bija fantastisks pasākums Bauskā sadarbībā kopā ar Baltikovo. Un tad, kad tu redzi, ka arī cilvēkam, kas strādā ar tevi kopā, kas īsti nav saistīts ar Geto Games, ka viņam iedegās acis un ka viņš stāv un viņš ir gatavs darboties. Un tad tu redzi, kad mēs esam tik forši sadraudzējušies, kad tu vari gaidīt arī kaut kādu atbalstu vēl papildus. Un tas nav tikai par naudu, un tas nav tikai par kaut kādu mantisko tādu biznesu vērtību. Jā. Bet man šķiet, ka arī visi mūsu sadarbības partneri ir tik brīnišķīgi tieši tāpēc, ka viņiem arī tik ļoti interesē šī ideja par jaunieti un par Latvijas attīstību un nākotni, un tāpēc arī tieši kā tu teici par šo te vakardienas piemēru, tu redzi, ka arī šiem lielajiem uzņēmējiem iedegas acis šajā pasākumā. Mums ir fantastisks sadarbības partneris kopā, manuprāt, viņš ir floorballu, Meat Daddy. Un man bija tāda iespēja, mums bija pagājušā nedēļa trešdien Eiro tūras fināls. Un kungs, kas tur darbojās, viņam jau pasākums iet uz beigām, iet fināla spēles. Un viņš nāk un skatās to futbolu, un viņš saka, man tā te patīk. Jā, un tad tu saproti, ka jā, mēs kaut ko darām tomēr pareizi. Ja cilvēkam patīk, tad ir kaut kas, kāpēc cilvēkiem tas patīk. Ir kaut kāda tā izaugsme. Kas bija tavs pirmais sponsors, ko tu biji uzrunājis, un kā tas bija vispār dabūt viņu, jo gan jau bija? Ko es uzrunāju pirmo? Es vispār, tad, kad es atnācu, es jau minēju, ka lielākā daļa sponsoru jau bija uzrunāta, un šobrīd mēs vēl esam procesā, jo nekad nav par daudz palīdzīgu roku. Bet pirmais sponsors, ko es uzrunāju, es vispār tajā brīdī, kad es sāku uzrunāt sponsorus, es nosūtīju ļoti daudz ēpastus. Man bija pirmais uzdevums atrast vienam konkrētam posmam sponsors. Sadarbības partnerus. Un es tagad es nosūtīju tikai 40 ēpastus. Un tev vienu nedēļu neatbild. Tad tā domāju, labi. Un Edgars man pastāst, tev vajadzētu piezvanīt un uzjautāt, vai viņi vispār ir saņēmuši. Kā man trīcēja rokas un balss, kad es pirmo reizi zvanīju. Es domāju, kā es tagad zvanīšu, ko es tagad teikšu. Un ko vēl viņi atbildēs? Ko viņi man pateiks, jā, un ko tad es atkal pateikšu pretī. Jā, un tas stress bija vienkārši ārprātīgs. Bet kaut kā ar laiku, laikam pie kāda 30. zvana jau, jā, tu saproti, ka baidīties nav no kā, ka visi mēs esam cilvēki un ir ļoti kaut kāda lieta, ko es esmu iemācījusies, ir nebaidīties mēģināt, jo mēs parasti beigās nožēlojam tikai to, ko mēs neesam izdarījuši, nevis esam izdarījuši, lielākoties. Un vai jums ir jau, protams, ir maza pieredzīta, bet tāpat tās bagāta? Kas būtu tas, ko jūs iedomājaties, tāds vislielākais tāds šķērslis, kas tev, pilnībā no sāpēm nezinu, kur likties, un pēkšņi kaut kas negaidīts, kas ir bijis no jūsu pieredzes tāds? Jāpadomā. Jautājums, jo man šķiet, ka mūsu tāds, es teiktu, pirmais mēnesis noteikti bija kā tāds traks brauciens amerikāņu kalniņos, kad tu nesaproti, kurā brīdī tu varēsi izkāpt no tā ārā. Un ik pa brīdim paliek nedaudz slikta duša, un tad paliek nedaudz baila, bet tad jau it kā ir tā prieka sajūta, ka tu esi šajā braucienā. Vai lielākais tāds, es
nezinu, varbūt tev nāk kaut kas uzreiz prātā. Man jāpadomā, jo... Man liekas, pirmais, ko es atceros, no paša sākuma bija, kā jau es domāju, ļoti daudziem jauniem cilvēkiem bija ļoti liela pārkāpšana sev pāri sazvanīties ar cilvēkiem pa telefonu. Tagad man tā ir pilnīgi ikdiena, un man liekas, ārprāts, kā es varēju nezvanīt. Tas ir tik vienkārši, un visi ir tik ātri sasniedzami, un tu uzreiz zini atbildi. Čik un gatavs. Bet jā, kad es atnācu šeit strādāt, man tiešām, kā Enī minēja, rokas trīcēja sākumā, ja likās ārprāts. Jā, tas laikam. Un vēl, ko es atceros, tādas pirmās sapulces laikam vadīt, man arī bija liels pārbaudījums, jo, lai gan esmu diezgan pašpārliecināta un it kā komunikabla un tāda ekstraverta. Viņš ir fantastiski vienkārši. Bet tomēr, kad tev ir jārunā par konkrētām lietām, kas ir ļoti svarīgas tieši pasākumu izveidē, tā ir ļoti liela atbildība. Un tevī klausās šie te vismaz 10 vai pat vairāk cilvēki dažkārt sapulcēs, un viņi no tevis gaida tiešām. Dītis Grunduls atkal mūsu podkāstā dodas garām. Un, kas tev bija? Tas... Laikam mana pirmā reize, kad bija pirmais pasākums, tas bija atklāšanas pasākums, un paldies mūsu sponsoriem par balvām. Tiešām liels paldies. Es redzu, kā katrs no dalībniekiem tiešām priecājās viņus saņemt, bet tad, kad es iegāju pirmo reizi tajā konteinerī balvu un sapratu, ka man tagad kaut kas ir jāsaprot no tā visa, es vienkārši domāju, ka es aiziešu mājās. Paldies, šī ir mana pēdējā darba diena, bet mēs fantastiski tikām galā, mums ir fantastiska, mums ir sadarbība kopā arī tāda, man patīk to procesu pa sadarbību, jā, man ir fantastiska sadarbība ar manu kolēģi Eliju. Viņa arī ir burvīga meitene, kas ir reāli, tas, kā viņa pārzina to konteineri, tā ir jāmāk. Bet tajā pirmajā momentā es tiešām domāju, ka es nesapratīšu, kā tas ir jādara, un es domāju, nē. Un tas ir īstenībā, tu pateici ļoti perfekta lieta, kas ir tas piemērs, ko Geto Games tiešām ir devis, man šķiet, katram darbiniekam, kas ir atnācis šeien, tā iespēja uzņemties šo te milzīgu atbildību, kuru tu pats dažkārt nenotici sev, ka tu varēsi to izdarīt. Un tiešām tā pirmā doma ir, varbūt jāiet mājās. Varbūt tas labāk vienkārši neķerties tam visam klāt, un visiem būs labāk. Bet patiesībā, kad tev tas izdodas, liekas, ok, es varu vēl šo, es varu vēl to izdarīt. Tā. Es esmu pārvarējusi ļoti daudz. Īstenībā paldies arī Raimondam, jo tad, kad es atnācu uz pirmo interviju, viņš man tā arī teica. Viņš teica, klausies, būs tā. Tu iemācīsies ļoti daudz lietas par sevi, tu iemācīsies to, ka tu patiesībā vari izdarīt daudz vairāk, tu iemācīsies savas stiprās, savas vājās puses, un es tev palīdzēšu viņas atrast. Un es tā tiešām šeit arī jūtos. Dīdzis aizbrauca. Bet es tiešām tā arī jūtos. Tas laikam ir ļoti, ļoti svarīgi, kad tāds komandas līderis ir tiešām kā līderis un ceļa rādītājs, kurš dod šīs iespējas, nevis iestrostē tādā kastītē, ja tavi pienākumi ir šie un šie, bet negrozies ārpus saviem rāmjiem. Tas nav vispār stāsts par Geto Games. Un man šķiet, ka tieši tas man arī šeit patīk ļoti. Es tiešām varu piekrist. Es daru tādas lietas, ko es nekad nedomāju, ka es pat gribētu darīt laikam. Un es viņas daru šobrīd, un man patīk, man deg acis, man tiešām prieks. Mēs šorīt kopā 7:00 izbraucām uz Ogri, uz šejienu. Mēs braucām, un es teicu, ja es brauktu vienu, varbūt pirmkārt es nezinātu, kā es jūtos, un es nezinātu, ja es brauktu uz kaut kur vienu citurien, kā tas būtu, bet zināju, ka es braucu rīkot pasākumu ģimenēm, un ka tas būs reāli, tā būs fantastiska diena, un tajā momentā tev tāds hypes, tev tāds izdarīsim to. Tāds patiešām ir, Un vakaros, kad tu vēl satiec arī visus pārējos komandā, liekas, cik forši, un katrs dara to savu lietu, un tā enerģija tik ļoti virmo gaisā, ka tas ir fantastiski, un tās, protams, neatņemamās emocijas no pasākumiem, to ir grūti izskaidrot. Tiešām tas
tas viss, kas notiek tavā galvā tās dienas laikā, un, protams, arī dienas pirms tam un vēl pēc tam, ja, kad ir tas sagatavošanās posms, un pēc tam jau tāds atkal nomierināšanās, es teiktu, posms un gatavošanās nākamajam pasākumam, tas ir tik interesanti, un to var ļoti, es teiktu, reti, kur dabūt. Ja tu nestrādā pasākuma industrijā, tas ir grūti izskaidrojams pat citiem cilvēkiem, jā. Un kas tad būtu tas wow moments, kas ir patiešām izpalicis sirdī, ko tu nekad neaizmirsīsi no Ghetto Games? Godīgi sakot, Ghetto Games vispārībā man saistās ar tādām jau pusauģu gadu atmiņām. Un laikam tas viss seriālākais moments bija tas, kad es atceros, kā es braucu. Man šķiet, ka man bija kādi 14, 15 gadi, un es braucu uz Kings of Air Slam Dunk konkursu. Es vispār nezināju, kas tas tāds Ghetto Games ir. Es zināju tikai, ka tas ir forši, un tur baigi daudz cilvēku iet, kaut kāds basketbols, kaut kādi triki. Labi, braukšu paskatīties. Un kad es aizgāju, man pilnīgi tagad nāk pat skudriņas pāri, kad es aizgāju uz turieni un tajā savā tādā jauniešu prātā, es domāju, wow, un tas ir jauniešiem, un tas ir mums. Un tad man bija tā sajūta, kad es atnācu šeit strādāt, ka es nespēju noticēt, ka es biju tur skatītāju rindās, bet tagad es varu sniegt kādam jaunietim to pašu sajūtu, kas man bija toreiz. Tas, laikam, tu man arī saraudināji. Esmu raudulīta. Bet, es pilnīgi piekrītu. Man arī Ghetto Games saistās jau ar kaut kādiem 14 gadiem. Man bija 14 gadi. Šautauts Ghetto Dance. Viņiem notiek nodarbības. Tajā laikā notika arī Grīziņkalnā, kur tagad ir tas džimiņš. Un es tur nācu dejot. Man ļoti, ļoti patika. Un tāds laikam tāds vislielākais wow moments man vēl ir priekšā, jo kā jau mēs minējām, tie 3 mēneši, ļoti daudz dažādu emociju, bet es ticu, ka tā emocija vēl atnāks, ka viņa vēl ir ceļā, bet viņa būs. Šīs sezonas laikā. Un kas ir bijis tā vislielākā atziņa jau no šīs darba pieredzes? Tieši, ka, tiešām, ko tu arī kādam citam labprāt vēlies sniegt? Tu vari visu, un tu vari vēl vairāk nekā visu. Tiešām. Un tu vari negulēt, un tāpat tu vari visu. Jā. Un man liekas arī tas varētu būt gan tāds novēlējums gan sev, gan citiem, kad patiesībā vislielākais ienaidnieks tu esi pats sev. Jo tiklīdz tu sāc pats ielīst savā galvā un teikt, ka tu nevari sev pats nezināmu iemeslu dēļ, tur sāks viss tā problēma. Tas ir arī paturpinot tieši tas, ko tu teici par to, tu to vari. Tiešām var visu. Mums katram iekšā ir īstenībā tāds plēsējs, un par kuru vajag tikai viņu atrast, un vajag atrast kādā virzienā. Un atrast instrumentus, ar kuriem šo te dzīvnieku izlaist ārā. Jā. Bet tas ir katram tik individuāli. Paldies Getiņam, es esmu laikam savu dzīvnieku atradusi. Paldies, Lielas, par šo sarunu. Manuprāt, tā bija vienkārši wow, tāda saruna, bet tiešām jauka un mīļa. Kādam varbūt pat tas ir viņa nobira. Paldies jums. Tiešām paldies, ka uzaicinājāt. Mums ir prieks, kad arī jūs uzdrīkstaties un ka jūs esat šeit. Tad jau jūsos arī tas darītājs sēž iekšā. Dzīvnieciņš nāk ārā. Jā. Paldies jums. Paldies.